Sveiki, mani foršie skatītāji! Šajā video es pastāstīšu, kā mājas apstākļos var noņemt gēllaku. Un priekš tā mums būs vajadzīgs līdzeklis gēllakas noņemšanai. Šis konkrētais līdzeklis ir diezgan lēts, ja nemaldos līdz 3 eiro maksāja pirms drogās Krievu ražots līdzeklis. Tur teikts, ka viņš ir parastās nagu lakas un gēllakas noņemšanai. Tad es eksperimenta pēc viņu nopirku, pamēģināju, man viss sanāca. Tālāk būs nepieciešami vatas šādi te diski, diezgan rupja vīlīte, šķēres disku sagriešanai, skočs, šis te kutikulu atbīdītājs un parastā nagu vīlīte formas koriģēšanai. Vēl gribēju piebilst to, ka es neesmu profesionāls nagu jomā, un šī metode, ko es rādīšu, ir tāda metode, kuru es izmantoju priekš sevīm, un kura man lieliski der un ir visērtākā un visātrākā. Pirmais, ko es izdarīšu, sagriezīšu šos te vatas diskus man vajadzīgajā izmērā. Tātad sagriežu uz pusēm un tad to pusīti 4 daļās vēl. Tā, mums sanāca 8 gabaliņi, tātad vēl 2 vajag, lai sanāk abām rokām. Pirms likt šīs te acetona vatītes virsū nagiem ir jānovīlē šīs te gēllakas spīdīgā kārtiņa. Galvenais ir neaizrauties ar vīlēšanu, lai jūs neaizvīlējat līdz savam nagam. Pavisam nedaudz, tikai lai noņemtu šo te virskārtiņu. Aptuveni šādi. Un izdaram to visiem nagiem. Tagad es paņemšu šos te 3 stūrīšus, salikšu tos visus vienu uz otra. Un samitrināšu tos ar šo te acetonu. Standartā ir pierasts, ka gēllaku ņem nost ar vatas šiem te gabaliņiem un foliju. Es izmantošu skoču tikai tāpēc, ka man tā ir daudz ērtāk, jo tas ir ātrāk. Nav jāņem šis te folijas un jāgriež viņš gabaliņos. Šeit vienkārši paņem skoča gabaliņu, noplēš un aptin. Un efekts ir pilnīgi tāds pats, kā darbojoties ar foliju. Paņemam nelielu skoča gabaliņu un liekam šo te vatīti uz nadziņa. Un pa virsu līmējam skoču. Vienīgi ir ļoti jāuzmanās, jo citreiz, ja pa daudz acetons virsū šai te vatītei, tad var gadīties, ka skoča šī te lipīgā daļa izšķīst. Tādēļ ar acetonu daudzumu cenšamies nepārspīlēt, un ja sanāk tā, kad ir sajūta, kad viņš neturās pārāk labi pie naga, paņemam vēl nedaudz skoču un uzliekam vēl pa virsu. Šādi. Un atkārtojam šo te uz visiem nadziņiem. Un lūk, šādi tas izskatās. Tagad, ja ir sajūta, ka var ar šo roku darboties, uztaisam šo te pašu procesu otrai rokai.
Ja nē, liekas, ka pirksti diezgan tīzli un neko nevar izdarīt, tad pagaidām, kamēr šī roka noņemsies, un tad darbosimies ar otru. Un atstājam šos te pirkstiņus tagad uz kādām 5 līdz 10 minūtēm. Ja ir tumšāka nagu laka, tad droši vien visas 10 minūtītes jāpagaida, pat cik man ir franču nadziņu taisīt un krāsa principā ir tikai uz galiņiem, tad es turēšu īsāku laiku, kādas 5 minūtes. Nu, lūk, ir pagājušas nedaudz vairāk kā 5 minūtes, kamēr es taisīju otru roku. Un tagad visjautrākais noņemšanas process. Vienkārši ņem ar visām skoča patītēm nost. Jūs redzat, ka principā man jau nagulāka ir nogājusi nost. Nu, lūk, šobrīd tas izskatās šādi. Un tagad, lai noņem to, kas tur ir palicies pāri, ņemam šo te kutikulu atbīdītāju. Un uzmanīgi nokasam visu, kas nāk nost. Tikai pārāk nespiežam, lai nesatraumētu nadziņu. Citi izmanto koka instrumentu. Man ir ērtāk darboties ar šo te metālu. Tagad vēlreiz uzlikšu acetonu uz vatītes un notīrīšu nadziņas uz abām rokām, lai noņemtu to, kas tur palicies ir. Vai nu šo te gēla, kas paliekas, vai skoča paliekas. Tagad, kad šī te geleka ir noņemta, man patīk ar šādu ļoti smalku pufiņu pavīlēt naga virsmu, lai noņemtu kaut kādus nelīdzenumus, kas varēja rasties no šī te instrumenta. Lai pataisītu nadziņu gludu. Tikko pēc šīs tā apvīlēšanas nomazgāju kārtīgi rokas un nadziņus ar ziepēm. Un pēdējais, ko es izdarīšu, paņemšu nagu eļļiņu, uzlikšu uz visiem nadziņiem un kutikulām. Lai mitrinātu nadziņas un kutikulas pēc šīs te acetona lietošanas. Un kārtīgi iemasēšu tos. Un tad pēc kāda brītiņa, kad kutikula paliks mīkstāka, ar šo te kutikulu atbīdītāju vienkārši pabīdīšu kutikulas un nadziņš būs gatavs tālākam darbībām. Nu, lūk, šādi izskatās mani nagi pēc gelekas noņemšanas. Tagad es ar parasto vielīti pievīlēšu nedaudz formu, un mani nadziņi būs gatavi lakošanai, gelekas uzklāšanai, vai vienkārši atstāt šādus viņus var. Ļoti ceru, ka jums šis video bija noderīgs. Ja patika, spiežam patīk zem video. Ja radās vēl kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros un abonējiet kanālu, lai sekotu turpmākajiem jaunumiem. Uz tikšanos nākamajos video. Čau!